Apakšpultējs mums izskatās pēc Apple telefona ar melnbalto touchscreenu. Nu, jā. Teiksim tā, Apple ir izstrādājis ļoti daudz konceptus iepriekš, bet viņus nav izražojis. Pieņemsim, skatoties, kāds viņiem bija stils ar tastatūrām, ziniet, priekš tā laika tas izskatījās ļoti krūts pogas līdz ar pašām malām. Tos sāka laist ārā tikai gadu atpakaļ, nevis jau kurā tur 84. gadā. Nu jā, un vēl var redzēt, ka, piemēram, viņi uz planšetu datoriem, teiksim, kā tagad mēs redzam iPadu, tāds jau ir kaut kas līdzīgs bijis jau 90. gados. Viņi centušies ir ieviest pārnēsājumas iekārtas, kas ir viegli lietojamas, un, jā. Un 1991. gadā Macam parādījās pirmais stacionārais dators ar CD-rumu un televīzijas dekoders, kur ir redzama planšeta. Tā ir nedaudz paliela ar pildspalvu, bet, diezgan graujoša. Tajos pašos 90. tika izmantots Apple koncepts, kur var redzēt, ka tajā laikā tika izmantots touchscreens. Lūk. Filma Trūmeni. Jims Kerijs piedalās. Te var redzēt, it kā sākumā ir vienkārši displejs, bet, ja tā kārtīgi ieskatās, var redzēt, ka cilvēki viņu lieto kā touchscreen. Tas ir ļoti interesanti, vienkārši. Toņās laidīs, laid uz ekrānu. Rādi. Tu rādīsi vai arī gulēsi. Braukā ar pirkstu. Uz augšu vai uz leju. Redz, ka viņš cenšās te īsoli ķeproties. Laid uz augšu. Tur redziet, touchscreens. Tajā laikā tika izmantots MacOS, izskatās pēc 9. versijas, jau krāsainais un touchscreens. Kāpēc tur nebija Windows 98? Nezinu, laikam tajā laikā vēl nebija izrunāts Windows 98. Bija ar zilo nāves ekrānu. Vec kā gadījās. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely.